Labdien, godātie DAIF Latvija biedri un sadarbības partneri! Kā ierasts, nesam jums dažas svarīgākās ziņas no starptautiskās arēnas. Aizvadītajā nedēļā Oslo, Norvēģijas karalistē, norisinājās pirmais Latvijas-Norvēģijas dronu industrijas fórums, ko atklāja Latvijas ārlietu ministre Baiba Bražas kundze, kā arī abu valstu aizsardzības ministri un bruņoto spēku komandieri. Šī bija pirmā reize, kad abu valstu industrijas satikās kopā, lai veidot daudz ciešākus tiltus, iepazītos viens ar otru, kā arī tiešsaistē bija iespēja dzirdēt Ukrainas pieredzi par dronu industrijas tiešo sadarbību ar bruņotajiem spēkiem. Paldies visiem organizatoriem par izcilo pasākumu un cerams uz abu valstu industrijas daudz ciešāku sadarbību tieši šajā dronu specifiskajā nozarē. Kā otro ziņu, kas ir ļoti svarīga visai Latvijas drošības un aizsardzības industrijai, vēlos iezīmēt 27. un 29. aprīlī Lisbonā, Portugālē notiekošo ASD Europe drošības un aizsardzības industrijas jumta organizācijas ikgadējo konvenciju. Unikāla iespēja veidot sadarbību ar uzņēmumiem un industrijas pārstāvjiem no visas Eiropas, konferencē dzirdēt lēmumu pieņēmējus, aicinam DAIF Latvija biedrus izmantot šo unikālo platformu, lai tīklotos un satikt nozarei svarīgus cilvēkus, ņemot vērā, ka DAIF Latvija ir šīs organizācijas sastāvā. Kā trešo ziņu vēlos atgādināt par Daimex Baltica 2026, kas norisināsies no 12. līdz 13. maijam Viļņā, Lietuvā. Šis ir pirmā tāda veida formāta pasākums, ko rīko visas trīs Baltijas valstu drošības un aizsardzības industriju federācijas kopīgi Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas patronāžā. Pasākums sastāvēs no 3 daļām. 12. maijā augsta līmeņa konference, 13. maijā industrijas izstāde un paraugdemonstrējumu armijas bāzē Pagrebē. Kā mums ziņo kolēģi no Lietuvas, tad dalībnieku skaits šobrīd jau tuvojās maksimumam. Tātad aicinājums īpaši visiem tiem, kas ir atlikuši līdz šim reģistrāciju, nekavēties, izmantot iespēju. Šis būs unikāls Baltijas pasākums, kas norisināsies pirmo reizi un pēc tam rotācijas principā 27. gadā atgriezīsies Rīgā ar turpinājumu 28. gadā Igaunijā. Paldies par jūsu uzmanību un kā vienmēr plašāka informācija par sniegtajām ziņām ir pieejama video aprakstā.